Kā tu atvadies no cilvēkiem savā dzīvē? Un šeit es domāju par dzīviem cilvēkiem. Katrs cilvēks, kas ir bijis manā dzīvē, viņš ir bijis uz kādu laiku, ar kādu konkrētu mērķi, uzdevumu, un kāds ilgāk, kāds mazāk ilgi. Tagad ļoti labi var salīdzināt, kā es kādreiz pirms gadiem 10, 20, 30 skatījos uz šīm situācijām, kā es viņas izjūtu, kā es pārdzīvoju, kad ar kādu cilvēku man ceļš šķīrās. Un, ja pirms tiem daudziem desmitiem gadu es nevarēju palaist vaļā un domāju, kur ir mana vaina, un visādi centos to cilvēku noturēt, un tā jāieguldās ir draudzībā un attiecībās. Jā, ir jāieguldās, bet man bija jāiemācās, kad ir tas brīdis, kad šī savienība beidzas. Un ļoti ilgi man ir bijušas no skolas laikiem draudzenes, kur es pēc tam ļoti ilgi pārdzīvoju, gadiem pārdzīvoju. Un, protams, ka tur apakšā bija dažādas destruktīvās zemapziņas programmas, un kā mani pamet, un redz, kā es neesmu gana laba, un viss kaut kas. Tagad, kad ir tās programmas izstrādātas, ir ļoti interesanti skatīties, kā ar cilvēku mums ceļš šķirās. Un es vienkārši no malas to redzu. Jā, ir skumjas, protams, jo ir daudz labas lietas kopā piedzīvotas. Var paskumt un var atvadīties, un tas ir pilnīgi normāls process. Ir jādod arī šīm sajūtām vieta. Taču es zinu, ka tā vietā nāks kaut kas jauns. Tas ir jauns sākums, un tas ir paldies man, ka šis etaps ir noiets. Mācības ir apgūtas, jo cilvēks no tavas dzīves var aiziet tikai tad, kad jūsu kopīgais darbs ir padarīts. Un savā ziņā tas ir arī prieks. Tātad es esmu izdarījusi to, ko man vajadzēja izdarīt. Es esmu ieguvusi, es esmu iedavusi, es esmu piedzīvojusi, sajutusi, un tagad ir laiks to palaist vaļā. Pirms pāris dienām domāju, ka vēl ir palikuši pāris cilvēki, ar kuriem vēl ir šī saikne, un interesanti, kā tad šī saikne beigsies, vai arī kas mums vēl kopā ir jāpiedzīvo. Un tas nav par to, ka es gaidu beigas, bet es zinu, iekšēji es jau jūtu, ka arī šeit pienāks beigas, jo etaps būs noiets, būs izdarīts, piedzīvots un saistīts. Tad, kad ar kādu cilvēku kopā ceļš ir noiets, tas nozīmē, ka es jau esmu kļuvusi vēl patstāvīgāka, vēl varošāka. Šis notikums, šī informācija arī ir tas brīdis, kad mūsu ceļi savā ziņā šķirsies. Un tieši arī diena šodien ir tāda nedaudz apmākusies un lietaina kā reiz piemērota tādai skumju apceres brīdim, pasēdēt, padomāt, papriecāties, nedaudz paskumt arī, sajust, kā tas ir, ka tās skumjas ir tādas siltas, maigas, apsadzošas, kā tāda mīksta pūkaina sega, pabūt viņās. Jo viņām līdzi man šobrīd nāk arī miers, klusums, iespēja pabūt ar sevi, ieraudzīt to, ka manī ir spēks, varēšana turpināt savu ceļu, iet uz savu mērķi, piepildīt savas vēlmes un dot šai pasaulē to, ko es varu dot. Man patīk tā sajūta, ka šobrīd es to visu jau redzu no malas. Un, protams, es atceros, kā bija 30 gadus atpakaļ, kad es tajā biju iekšā un es pārdzīvoju un es nespēju tikt pāri tam brīdim un cik ļoti emocijas pacēlās un nedrošība un šaubas un kas tik tur viss nebija. Un, kad tagad tas viss ir izstrādāts, tad tagad paliek tāds miers, tāds klusums, un tāda baudīšana, sevis baudīšana, šī mirkļa baudīšana un novērtēšana, ka, es esmu nonākusi tur, kur es kādreiz neesmu bijusi. Tāpēc arī tev jautāju, kā notiek cilvēku aiziešana, atvadīšanās no tavas dzīves, kad jūsu kopējais posms ir noiets, jo, protams, tur priekšā būs citi cilvēki, nākamie posmi, nākamās kopējās lietas un idejas, kas ir jārealizē, bet tam vajag jau kādu citu cilvēku, tams ir cits etaps, cits līmenis, cits posms, ar citiem uzdevumiem, un šī diena gluži kā laiks,
ar miglu, ar nedaudz lietutiņu, ar tādu mieru, bet ļoti piepildošu mieru, atbrīvojošu mieru un ārkārtīgi lielu prieku tas rada, jo tas nozīmē, ka es esmu gatava nākamajam posmam savā dzīvē. Lai tev laba diena!